Labrīt! Šodien ir 25. augusts. Un sākšu savu raidījumu pateicība, mīlestība. Tā. Šodien es jūtos, es biju satraukts. Tas ir pie emocionālā līdzsvara manējā un stāvokļa pie izbrīns. Es varu kaut kā no tieši, tad palasīt tos. Satraukts esmu. Bet es jau pierakstīju no paša rīta pierakstīju. Līdz ar to, tu uztraucies, bet vajadzīgs bija no paša rīta un ieinteresēts. Es pats savus pierakstīju. Pēc šitā es esmu satraukts. Tu ieinteresēts ir. Satraukts un ieinteresēts un vajadzīgs. Un šodienas tēma ir saites kā dāvana. Es sākumā, nevarēju saprast, ko nozīmē tas vārds saites. Sākumā nevarēju saprast, bet tad palasīju tālāk. Saites, tagad es pielīdzinu, jo vakardien vārīju jaunlopa celi, un tur bija daudz saites, spēcīgas jaunlopamis saites, celī, spēcīgas tādas. Tās saites, kas satur kaulus kopā, tās ir saites, jo par citām saitēm man tukšāka galva ir. Bet tur bija baigās saites. Un tad es palasīju tālāk saites starp sevi un citiem. Un beigās bija saites ar Dievu. Vai augstāko spēku, kuru es izvēlējos saukt par Dievu. Un tagad atkal mazliet uztraucos, jo dzirdēju, kā pa jumtu lietus pilas nograbēja. Varbūt izlikās. Pateicība, mīlestība. Mammai, šī gadījumā laikam, jo saites ar citiem man ir bijušas diezgan ierobežotas. Es domāju, ka es esmu tāds, kas nelaiž klāt sev cilvēkus. Es tā domāju, ka es esmu ļoti cietsirdīgs, un nepielaižu klāt sev cilvēkus. Tā kā man tās saites izveidojas, man saites ar citiem. Ar sevi man saites, kādas man saites, ka es tikai nesen sapratu, kas ir līdzsvars, emocionālais, kas ir. Kur vēl par garīgo? Man vispār svešas lietas. Nesen tikai to sadzirdēju. Fizisko to es kaut kā sapratu, jo saites ar savu sevi, starp sevi. Fizisko, ja es daudz pīpēšu, daudz visu lietošu, es ātrāk nomiršu. To es sapratu. Jau arī jaunībā es to sapratu. Zināju, kad ir, noteikti tāpēc, kad mani sauc par narcisi, bet izrādās es būšu Jasmīns. Jasmīns es būšu, kāds es tur narcise? Jasmīns. Un tādas saites ir starp Jasmīnu un citiem, kā arī tajā starp viņu to Jasmīnu un to mākslinieku. Tādas man ir saites, kaut ko mūdu un dabonu sejā punktu. Tādas man ir saites.
Saites visstiprākās man bija izveidojušās starp suni, ar kuru es draudzējos te kādu laiku. Nebija nekad ne ar vienu dzīvnieku man izveidojušās tādas saites. Es pa citiem cilvēkiem ņirgājos, jo tas ir pateicība, mīlestība manai mammai. Un noteikti, kad man tas nepatika, kad, skatoties uz mājdzīvniekiem un viņas attieksmi pret viņiem, man viņus bija žēl visus. Tad sanāk, ka man saites ir bišķīt stiprākas starp citiem. Jasmīna saites starp citiem ir stiprākas nekā manai mammai. Un, kā jau saka, tagad es piemuldēšu, bet ābols no ābeles tālu nekrīt, un katra nākošā paudze ir mazliet saitīgāka. Un man ir bijušas, sākumā es visu laiku, domāju, tāds arī varētu būt par to. Vienmēr mūžā esmu gaidījis mīlestība no pirmā acu uzmetiena, jo tādas lietas biju dzirdējis kaut kur. Biju tādu dzirdēt. Noteikti tas tā ir. Tā ir. Bet pateicoties manām sliktajām saitēm, starp citiem, vai uzmanīgajām saitēm, vai pieticīgajām saitēm, es neļauju pietuvoties sev. Bet manas saites var nopelnīt. Ja tas otrs cits ir ļoti saitīgs, ja viņš ir tik saitīgs kā ārprāts, viņš nopelna arī manas saites. Un es sasaistējos. Un tagad es lūdzu garīgo pasauli, lai man būtu saite ar Dievu, ar galaktisko Dievu. Un man saite kā dāvana būs, jo es ticu vakardienas brīnumiem, un viņš sasaistīsies. Tādas man ir saites. Un, protams, ka tagad saites, pateicoties revolucionārs sapulcēm, man ir izveidojušās saites starp mani, bērniem, karalieni, vecākiem. Labākas ir saites palikušas, jo es nesu vēsti mājās. Tā man ir. Un es tagad aizdomājos, kā ir labāk, ka es sāku runāt šādi īsi, jo es te visu saprotu, ar cits te neviens nesaprot neko. Tā ir. Tā viņš ir. Un ir man uzlabojušās saites, jo saites ir kā dāvana. Tas, jo es ticu brīnumiem. Un es iepazīstu jaunus cilvēkus, un saites, man ir tādas saites, ja man ir izdevīgi, man ir saite kaut kāda, es esmu racionalizācija, varētu teikt, darījuma cilvēks, ja kaut kas man ir vajadzīgs, tad man, kaut kāda saite var izveidoties, jo es momentāli, kā jau man tā mamma dziedniece, es paskatos uz cilvēku, es uzreiz apmēram saprotu kaut ko, kāda man saite varētu būt ar viņu. Bet, man jau ir svarīgi tā garīgā pasaule un garīgās saites, jo tādas sevi un fizisko, es tikai par sev sasaistēties ar sevi. Tāpēc ir pateicība, mīlestība, sveiciens Mārim Medniekam, un slēptā reklāma DVD Laurencio. Otrdien varbūt sākšu kaut ko darīt, varbūt. Es lūdzu Dieva dāvanu, lai es sāktu sēdēt pie